Sveiki, internetu iedzīvotāji! Šodien es jums vēlos parādīt, kā es pārvietoju jaunā dzīvojumā telpā savu punduru tarantuli, kas ir Sea Elegance, jeb Trinidad Dwarf Tarantula, kas nozīmē, ka šī mazulīte izaugs labi jau līdz 5 cm kāju diagonāls garumā. Ķermenis var būt līdz 2 cm, taču ir izņēmumi, ir tie, kas paliek bišķīt mazāk, ir tie, kas paliek lielāki, izaug. Tad jau redzēs. Šodien es vēlētos uzsākt šo, jo ilgu laiku par to domāju, man iedrošināja mani brīnišķīgie kolēģi, paldies viņiem par to. Sākšu ar augiem un paralēli pastāstīšu. Šis terārijs viņai būs uz visu dzīvi, pašlaik viņa dzīvo šādā nelielā kastītē, kā jūs redzat, ļoti neliela izmēra, lai gan viņai ar to arī pietiek. Substrātam es izmantoju kokosriekstu šķiedru substrātu, ko es izmantoju arī visiem saviem zirnekļiem. Es mēģināšu iestādīt viņai dzīvos augus. Man ir ļoti daudzos terārijos mākslīgi augi, tīri tāpēc, ka es zinu, ka ar tiem zirnekļiem īstie augi vienkārši neizdzīvos. Kaut ko jau skaistu viņiem gribās. Tātad pašlaik man īsti neinteresē, kur tieši es iestādu, bet galvenā doma ir ielikt dekorācijas pretējā stūrī. Haidī! Ielikt dekorācijas pretējā stūrī. Dekora mums būs šāds te galvaskaus, tas ir 3D printēts, es viņu apgleznoju ar akrilu krāsām un pēc tam pārklāju ar ūdens bāzes varnišu. Es neesmu pārliecināta, kāds ir latviešu valodā, bet doma ir tāda, ka viņam nav labi samirkt, un tām dēļ mēs viņu liksim pretējā galā. Taču kādas dekorācijas izmantot, tas ir jūsu uzskatos, jūsu izvēlē, jo teikšu atklāti, kā man ir teicis arī pārdevējs, no kura es pērku daudz zirnekļus. Zirneklim ir vienalga, ko jūs ieliekat. Tur jūs varat aiziet, paņemt zarus no meža, un viņš būs absolūti priecīgs, cik arachnīdi var būt priecīgi. Bet jā, vairāk tieši par šo zirnekli. Tā kā viņi ir maziņi, sākotnēji labāk viņiem nedot pārāk daudz vietas, kā es pamanīju, viņai ļoti patiks šajā. Viņa taisa tuneļus, un tajos tuneļos viņa pārsvarā arī uzturās. Tiņa daudz tīklus, ūdens viņai daudz nevajag, neliels ūdens trauciņš. Tagad viņai bija burtiski tetovēšanas tintes trauciņš. Pašlaik viņai būs šāds te trauciņš, ko var iegādāties eksotisko dzīvnieku veikalā. Es aizmirsu sākumā pateikt, šo es filmēju jau nākotnē. Es neesmu profesionāls. Ja jūs uzdodat man jautājumu, es atbildēšu uz to kā neprofesionāls, bet kā cilvēks, kurš ļoti izbauda šos dažādus dzīvniekus un vienkārši kurš zina lietas. Es nezinu visu, tā kā viss šis hobijs attīstās jau vairākus gadus, bet tomēr cilvēki joprojām uzzina jaunas lietas. Īsumā par pašu šo te zirnekli. Viņa, kā jūs pieminēju, ir maziņa, barību viņai vajag maziņu. Ja jūs nezināt, tad visi zirnekļi ēd dzīvu barību. Es pārsvarā baroju savus ar tarakāniem, jo tie ir vieglāk nekā circeņi vai tārpi, kuri var ierakties vai aizlikt. Un es pamanīju, ka gan man, gan viņiem tā ir vienkāršāk. Ja viņi neapēd, tad es viņus pēc tam izķeru. Šis draudziņš nāk no Trinidadas, Togo un Venezuelas. Pašlaik es neteiktu, ka viņas ir ļoti viegli atrast un nopirkt Latvijā. Es pirku no sievietes, no kuras es pirku citus zirnekļus, taču viņa pati nevēlējās viņu pārdot, jo viņai tik ļoti patīk viņus turēt. Viņa izdomāja pārdot savu iemeslu dēļ, un es par to biju ļoti priecīga. Man tas izmaksā 45 €. Šī meitenīte varētu būt aptuveni gadu veca, kas nozīmē, ka viņa nodzīvos vēl 6 gadus aptuveni. Bet, ja tas būtu puika, tas būtu jau
pusmūžs viņam, jo, diemžēl, tarantuļu puikas dzīvo 2-3 reizes, dažreiz pat mazāk nekā meitenītes. Tāpat mēs varam meklēt arī dekorus ārā. Es vienkārši savācu lapiņus uz ielas, noskaloju, un te nu mums būs dažas tekstūras maiņas. Viņiem patīk izzināt pasauli, tāpat kā mums, taču viņi to dara pasīvāk. Tāpēc, kāpēc lai neiedot viņam iespēju? Šeit mēs noliksim ūdens trauciņu tuvāk augiem ar domu, ka, ja es pārliešu ūdeni, tas aizies augiem, nekas traks nenotiks. Substrāta ziņā pārsvarā tie pārdodas nelielos kucīšos, daži mazāk, daži lielāki, ielai ūdens painī, ielies to kucīti ar substrātu, viņš iesūc ūdeni un tā mums rodas šis te brīnums. Šādi aptuveni izskatās mūsu gatavais darbs. Nu, nav nekas šiks, bet es ticu, ka viņai tur patiks. Kas mums šeit ir? Mums ir viņai paslēptuve, lapiņas, ūdens trauciņš, dažādi augi, pa kuriem viņi varēs ložņāt, jo tie zirnekļi, kaut gan viņi dzīvo sauszemes dzīvesveidu un rokās un veido tuneļus, dažreiz viņiem patīk izzināt pasauli, viņiem patīk paložņāt pa zariņiem un vienkārši padarīt savas zirnekļu lietas. Vēl nedaudz par pašu zirnekli. Kā jau pieminēju, viņa dzīvo sauszemes stilu, kas nozīmē, mums vajag diezgan daudz substrāta, lai viņi var rakties, viņi var darīt lietas un veidot savus tuneļus, kur viņi jūtās droši, viņi jūtās kā mājās. Tad, kā arī neskatoties uz viņas mazo izmēru, tie ir tie saucamie jaunās pasaules tarantuļi, kas nozīmē, ka viņu inde ir viņiem tāda ir. Tā nav pirmā lieta, ko viņi izmanto pašaizsardzībai. Pašaizsardzībai viņiem ir arī mazi kairinoši matiņi, kurus viņi var mest. Un, ja tie trāpa uz ādas, acīs vai degunā, tad tas ir ļoti nepatīkami. Es to biju pieredzējusi ne ar šo, bet ar citu zirnekli. Un teikšu no savas pieredzes, labāk to neizbaudīt. Ja jūs redzat, ka zirneklis ir dusmīgs, vai jūs pārtraucat viņa būšanu nesmukā veidā, tad ir liela iespēja, ka viņš to izdarīs un rezultāts būs nepatīkams. Par indi runājot, viņi ir indīgi, taču viņu indi ir pielīdzināma bitēm. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas iesaka viņus turēt rokās. Viņiem tas nav vajadzīgs, viņiem tas nepatīk. Ja jūs to vēlaties, jūs to varat darīt, taču ir metods, kā pārbaudīt, vai zirneklis ir dusmīgs, vai viņam nepatiks tas, vai viņš ir ēšanas zonā, un tad viņš visdrīzāk kodīs, vai būs ātrs, vai mēģinās pašaizsardzības metodas izmantot, kāds no viņam ir pieejams. Tieši šis ir diezgan vienkāršs, kā jūs redzat, kompakts indivīds, kurš man personīgi problēmas nereiz nav sagādājis, izņemot to, ka barošana var būt nedaudz sarežģītāka, tā kā viņai vajag mazus tarakānus, tos ir grūti nesaspiest ar pinceti, bet pārsvarā, ja zina, ko dara, vai ir mērķis uzzināt un iemācīties labāk, šis ir brīnišķīgs dzīvnieks. Un tagad mēs pārcelsim viņu, un tad es jau parādīšu viņu šeit, un pēc tam, kā viņu pēc dažām dienām ēd. Tātad, tagad jūs atrodaties manā vannas istabā, jo šeit es nodarbojos tieši ar pārcelšanu, barošanu, un tā ir vienkārši gan vieglāk, gan ērtāk izsakot, kas nu mums ir aizskrējis. Šādi izskatās šī mazulīte, viņu, starp citu, sauc Amora, es aizmirstu to pieminēt. Kā jūs redzat, viņai ir īsteikta sirsniņa uz dibena un melns trīsstūrīts uz galvas. Šādi mums izskatās gala rezultāts, un šādi izskaties viņas iepriekšējā māja. Izskatās diezgan skumji salīdzināt ar to, kas viņai tagad būs. Bet viņa sēdēs šeit, savā tunelī. Un mēs viņu mierīgi dabūjām izķert. Šeit var redzēt tuneļus, ko viņa bija saveidojusi. Jā, tīri interesants radījums. Tad nu pārvāksim te
Viņi izdomāja man nobiedēt un sāk ļoti ātri skriet. Bet, jā, te nu viņi ir. Vai tu parādīsies mums? Jā. Tātad aptuveni tā notiek tās pārvākšanās mums sirnekļiem. Kā jūs redzat, viņi jau mēģina atrast drošību, vietiņu, kur iesākt savus jaunās celtniecības projektus. Un tad, es pievienošu vēl vēlāk, kā viņa ēd un kā viņa vispār sokās pēc dažām dienām. Šis jau ir apteicis 9 dienas vēlāk, kā jūs redzat. Es izņēmu dekorāciju, tāpēc, ka nākošajā dienā sajūtu, ka smaržo dīvaini pēc ķīmijas, un man tas nedaudz uztrauc, un laikam nebija izžuvusi līdz galam pati krāsa. Tāpēc, jā, viņš izskatās nedaudz tukšāks, bet tāpat tur visi augumi vispārējais ir palicis. Nākošajā dienā viņa sēdēja šita pat zem lapiņām. Un pēc tās dienas es viņu jau neesmu redzējusi, bet tarakāns, ko es iemetu, viņai pazuda. Tāpēc es pieļauju domu, ka viņa vienkārši kaut kur negar stiklu, bet dziļāk rokās un veido savu tuneļus, kuros viņa jau tagad uzturās. Šita viņas arī māsiņa izlīdusi. Tā viņa tad dzīvos blakus saviem tālajiem radiniekiem. Pa šo laiku paspēja notikt arī vēl viena interesanta lieta. Šeit mums uzvarās 3 manas Āfriku pundurvardes. Šeit te var redzēt tos maziņos. Šeit ir viens, un te var redzēt vēl vienu dibenu. Viņi ir burtiski 3–4 cm lieli. Tādi viņi arī paliek. Un es mēģināju pārsēdināt viņu mazulīšus, kas no viņiem bija sadzimuši, bet, diemžēl, tā kā akvārijas nebija nostāvējies, nebija pabeidzies cikls un ūdenī laikam parādījās amonija, tad, viņi pazuda. Es viņus neesmu redzējis jau vairākas dienas šajā akvārijā. Es mēģināju viņus paturēt. Viņš ir diezgan tukšs, kas ir labi, jo es spēju viņiem izsekot pirmo dienu, bet pēc tam, jā, viņi pazuda. Ir sildītājs filtrs un daži augi no šī akvārija. Es cerēju, ka tas nedaudz palīdzēs procesam. Šī ir mūsu potenciālā mamma, bet to es nezinu, jo mums ir 2 meitenes un 1 puika, tā kā viena no viņām. Bet es turpināšu uzturēt šo akvāriju, un varbūt pēc kāda laiciņa kaut kas mums arī šis jēdzīgs sanāks. Ko es zinu no šīm radībām, ir tas, ka viņām patīk nedzīvot, kad viņas ir maziņas. Brīvajā dabā viņa izdzīvošanas iespējas ir zem 1%. Nebrīvē tie ir 10–20%, bet tā kā esmu nepieredzējis audzētājs, es pat neesmu audzētājs, esmu vispār vienkārši īpašnieks viņiem, tad, redzēs, kā būs. Varbūt kaut kas arī sanāks, ko es ļoti ceru, jo tas būtu ļoti interesants process redzēt, kā tie mazie izauga. Viņa maziņā. Tad, pagaidām viņa dzīvojās, viņas māsas arī, un nākošajā video es varbūt pastāstīšu vairāk par kādu no viņām, bet pagaidām, jā, tas bija tas, ko es jums vēlējos parādīt. Ja es šo video ielikšu internetā 31. oktobrī, kā es to plānoju, kas ir Halloween, tāpēc es vēlējos to iesākt tieši šādā veidā, ar datumu, ko es varēšu iegaumēt. Bet šī diena ir arī dzimšanas diena vienai no manām kolēģiem, brīnišķīgajai meitenei Līvai, tā kā, ja Līva, tu to skaties. Šī ir daļai tev dzimšanas dienas dāvanas, ceru, ka tev patika un jauki tev nosvinēt dāvaniņu no manas nākošā nedēļa. Paldies tev liels, ka iedrošināji mani un visiem pārējiem. Paldies, ka jūs skatījāties šo. Gaidīšu jūs atpakaļ.